Sulenijs atgriezās uz kuģa, bet policists skrēja uz vēstniecību. Vēstniecībā viņš bija jau pēc 10 minūtēm. Viņš ieskrēja vēstnieka kabinetā un teica: "Es esmu pārliecināts, ka cilvēks, kas tūlīt atnāks, ir zaglis. Viņš Londonas bankā nozaga 100 000. Man vajag viņu apcietināt. Lūdzu, nedodiet viņam vīzu." Es nesaprotu, ko jūs runājat. Kā tas ir saistīts ar vīzu? Vai jūs dzirdējāt, ka bankā nozaga naudu? Jā. Cilvēks, kas to nozaga, tagad ir uz kuģa Mongolija. Viņš grib braukt tālāk, un viņam vajag vīzu. Lūdzu, nedodiet viņam vīzu, tad viņš nevarēs braukt tālāk, un es varēšu viņu apcietināt. Kāpēc jūs nevarat apcietināt viņu tagad? Man vēl nav apcietināšanas ordera. Es gaidu orderi no Londonas. Tad es varēšu apcietināt Filiasu Fogu. Skaidrs. Jums nav apcietināšanas ordera. Un jūs gribat, lai es nedodu Filiasam Fogam vīzu. Tad jūs varēsiet vēl pagaidīt apcietināšanas orderi no Londonas. Jā, jūs visu pareizi sapratāt. Es visu pareizi sapratu, bet es nevaru jums palīdzēt. Ja jums nav apcietināšanas ordera, jūs nevarat viņu apcietināt. Jums ir pienākums gaidīt no Londonas apcietināšanas orderi, un man ir pienākums dot viņam vīzu. Man ir instrukcija. Es strādāju pēc instrukcijas. Es nevaru nedot vīzu.